Eiropas Savienībā var brīvi ceļot, strādāt un mācīties. Tas ir labi, ja pēc laika Eiropas Savienības pilsonis atgriežas savā dzimtenē. Bet ir arī tādi, kuri neatgriežas. Vai pēc gadiem Eiropa nekļūst par multikulturālu kokteili? Viens no Eiropas Savienības pamatlietām būtu, ka cilvēki Eiropas Savienības pilsoņi var brīvi pārvietoties un būt laimīgi, teiksim, un strādāt Eiropas Savienībā. Tā ir tā sapņu puse. No vienas puses tas ir liels iegūms jaunatnē, kura var studēt, var brīvi braukt. Cilvēkiem, inteliģencei, vidējam slānim ir ļoti labi, ja mums ir brīvi pārvietošanās iespējas. No otras puses tas arī rada kārdinājumu tiem cilvēkiem, kam, piemēram, ir grūti materiāli apstākļi, bet viņi arī jūtas enerģiski, meklēt laimi svešā zemē. Tā migrācija Eiropas Savienības pilsoņu vidū no vienas valsts uz otru nav pārāk liela problēma. Viņa ir problēma atsevišķās valstīs, piemēram, mēs zaudējam darbspēku, tā ne pie visai labas demografiskās situācijas. Bet, teiksim, aizbraucot uz Lielbritāniju, viņiem nav pārāk liela problēma, ka tur atbrauc Eiropas Savienības pilsoņi. Un ir otrais laukums, kas attiecas uz trešo valstu pilsoņiem un tā saiktā nelegāli iebraukušiem Eiropas Savienībā, tā gan ir liela problēma. Vispirms jau, ja mēs ļoti brīvi ļaujam migrācijai, piemēram, ārējai migrācijai attīstīties, tad mēs dabūsim vispirms cilvēkus, kuri nemīl ne savu valsti, ne arī grib savā valstī kārtīgi strādāt, un varbūt nevienmēr ir tie godīgākie cilvēki, viņi vispirmām kārtām nāks. Ir tādi, kas domā, ka valodām vairs nav nozīme tādā ziņā, pakāpeniski atmetot visu etnisko, kultūrālo valodas ziņas un tā. Es domāju, ka tik traki nav, ka cilvēki braucot un pārvietojoties Eiropas Savienības valstīs, viņi varētu saglabāt tomēr savas pavalsniecības kultūru un valodu uz kādu laiku. Protams, ja tas notiek ilgstoši un liela proporcija un savukārt mītnes dzimtenē, teiksim, Latvijā ienāk citu cilvēku kopu, kas lieto citu kultūru, tad pazūd Latvija kā tāda pie sliktākā scenē. Tad tas ir slikti. Bet kopumā es domāju, ka jūs modernā pasaulē jūs nevarat cilvēku turēt. Ja jūs viņu neļaujat izbraukt, kā bija Padomju Savienībā, viņi mēģināja atrast jebkurus ceļus, iestāties korī, aizbraukt profesionālā korī un palikt tur ārzemēs. Tā bija bēgšana. Un tā nav metode, ka jūs nevarat padarīt savu pilsoni laimīgu, ja jūs neļaujat viņam pārvietoties pasaulē. Where are you from? Slovenia. And do you live here? No, I live here only for a month and then I'm going back. I'm from Brazil. And do you live here? Yes, I live here. For how long already? Since January. I'm from Austria. From Greece. From Greece. And how long have you been here in Brussels? 2 years. And how long are you planning to stay here? I have a contract with my job for 2 more years. My husband works here in the parliament, so we stay longer. He works here, so I don't know. I'm from Sweden. And what do you do here? I'm an intern at the regional office. And how long are you here in Brussels? Until Christmas. Until Christmas, huh? Yeah. And for since when do you come here? Since August. So half of a year. From Belgium, here. Yeah. Oh, great! You're the first person who is from Belgium. Thank you. Briseles centrā satikt beļģus nav nemaz tik viegli. Bet vai Latvija ir tam gatava? Un ja nē, tad kā ar to cīnīties? Migrācijas regulējums ir, zilās kartes ir Eiropā ieviests. Šī likumdošana, viņa, protams, pilnveidojas, bet tā ir vērsta uz to, lai Eiropā nostiprinātu robežas vienlaikus un veicinātu tieši izglītot darba spēku ieplūšanu. Būtībā tā ir vienas nūjas divi gali – demogrāfija un migrācija. Ja mēs nespēsim savas jaunās ģimenes pietiekoši stimulēt, lai viņas vēlētos līdzīgi kā Igaunijā radīt vairāk bērnus, vismaz lai izlīdzinātos ar mirstības skaitli, un ja tā dzimstība mums turpināsies būt tik zema, kā Latvijā šobrīd ir pēdējos 20 gadus, tad jau pēc vienas paaudzes būs vairāki 100 000 iebraucēji vismaz. Tā problēma vajā lielu Eiropas valstu skaitu, bet galvenokārt tā ir Austrumeiropas problēma. Skandināvija, Anglija, Īrija, Francija, Nīderlanda, Beļģija, Islanda, Somija. Tās lielākā daļā ir jau spējušas palielināt savu dzimstību attiecīgi, piešķirot 2 un 3 lielākus sava valsts budžeta procentālā izteiksmē IKP līdzekļus, lai pašu vietēji iedzīvotāji gribētu tās ģimenes veidot. Ir citas valstis, kā Spānija, Itālija, arī laikam Vācija, kas ir pieņēmuši otru politisko lēmumu uz imigrāciju. Viņi, piemēram, Spānija katru otro gadu legalizē vairākus 100 000 nelegālos imigrantus.
Es nevaru iedomāties, ka tas būtu risinājums Latvijai. Kamēr tā ir Spānija ar daudziem desmitiem miljoniem iedzīvotāji, it īpaši, ja šie imigranti nāk no Latīņamerikas, tad īpaši tur integrācijas problēmas ar viņiem nav. Mācīties mazas tautas valodu ne visi ir gatavi, tur jābūt ļoti tolerantam cilvēkam un vispirms jau ļoti veiksmīgai likumdošanai. Daudzās valstīs tāda ir, bet mēs neskāpēc baidamies padarīt stingrāku savu likumdošanu attiecībā uz valodas zināšanām. Vispār, es domāju, nevienam nevarētu dot pastāvīgās uzturēšanās atļauju mūsu valstī no trešajām valstīm, kamēr viņš nav apgūs valodu. Kamēr mums vēl ir tā krīze un milzīgs bezdarbs, tikmēr vēl šiem iebraucēju simtiem īsti te nav tās ekonomiskās nišas, kā teikt, viņiem nav īsti ko darīt. Bet tiklīdz kā mūsu ekonomika atkal normalizēsies, tā nenoliedzami sāksies diezgan apjomīga imigrācija. Bet, protams, tas nenotiksies tuvākos 5 gados, kaut arī šī gada imigrācijas dati jau rāda, ka mūsu imigrācija ir dubultojusies. Iebraucēju skaits, kas 2010. gadā svārstījās ap 2000. Šogad jau izskatās ir pietuvojies 4000. Viens no vislabākajiem veidiem, kā izvairīties no imigrantu pieauguma, ir demografiskais sprādziens. Cerēsim, ka ekonomiskais stāvoklis valstī uzlabosies un dzimstības līkne pagriezīsies uz augšu. Roberts Vīksne, Baiba Runce, Uldis Burkavits no Briseles, speciāli portālam Delfi.